Y'all say we gon' be rich one day. Lay it down, don't say a sound. Gunplay. Work. This for my niggas on the block and hallways. Work. All every Monday through Sunday. Materiāli atradās, materiāli sanesām. Grūtākais ir izdarīts, mums paliek tikai to uztaisīt. Fuck. Šīs naglas, bišķiņ jau noderēja, bet nebija tās labākās. Ja būtu iespēja vēlreiz paņemt naglas, noteikti paņemtu vairāk, īsākas, dažādākas. VIP trunk tight, all I see is ace of spades. 5% tints, behind these all black shades. A young nigga paid, number 9J. If you live your city like me, rap with. Kas ir traileris, tā ir māja uz riteņiem. Riteņi mums nebija labi, bet mums viņu bija dāhujā. Can't slow down my fast lane. I do my damn thing, I'm drunk on that kerosene. Got birds, I'm the Batman. Pussy by the caravan. It's fake, I ain't wearing that. Tagad ir sākums, un mums ir mazliet apjukums. Vai mums tas sanāks? Kā mēs uzbūvēsim jumtu, ja mums nav īsti pie kā viņu būvēt? Šajā momentā cerības bija baigi augstās, jo mums bija plāns un mums bija materiāli. Galvenais ir darīt. Šajā momentā, kad es iesitu šo riteni, es biju pārsteigts, jo es vienkārši darīju bez domāšanas, un tas nostrādāja. Dažreiz ir vienkārši jādara, un tas izdosies. Arī momentā, kad skruvilka ir izlādējusies, kad āmurs neiet baigi labi kopā ar tām naglām. Āmurs ir pārāk smags, nagla ir pārāk viegla. Putas arī nāca lāgā, jā, kaut kā galvā neiekrita, ka putu balons ir jātur ar buņģiņu uz augšu, tāpēc mēs vienkārši izlaidām visu spiedienu. Mums ir šis šķūnis, kurā ir pilns ar atkritumiem no savāktām lietām pa gadiem, kuras nav vajadzīgas un kuras var izmantot jebkādīgi. Un mēs to izdarījām, lai uztaisītu kemperi uz riteņiem. Ar šito skruvilku tikai 5 skrūvus var ieskrūvēt, jālādē. 5 skrūvus ielādē, jālādē, skrābē, drābē. Oi, ko tik neesam sacēluši? Sveika, pasaule! Māja nebija pabeigta, bet kaut kur mums bija jāguļ. Tā kā gulēju pie sienas ar nepiesistu dēli naktī, muguru sapūta. Žēl, ka vakar naktī nesanāca pēdējo dēli piesist. Jā, tā plēve, ko bijām uzlikuši, viņu aizpūta vēl. Visu nakti muguru pūta. Šito es tagad izdarīšu reiz. Nu, lūk, cik vienkārši. Tas ir viegli.
Ir laiks uzķūnēt. Lai arī cik švaki šie dēļi izskatītos, viņi diezgan labi turās. Katra nagla, katra skrūvīte, katrs dēlītis izveido vienu veselu kopumu. Un viss kopā tā struktūra arvien stingrāka. Šie stūrīši arī jānozāģē, lai ir aerodinamiskāks, kad brauc. Krāsa vien dod kādu vienu, varbūt pat pusotru zirgspēku klāt šim. Eņģes bija vienkārši 2 gumijas gabaliņi. Un varam paskatīties, kas mums te darās. Mums ir pulkstenis, kvarca pulkstenis. Un es domāju, ka šito kemperi uz riteņiem varētu arī apgast otrādāk. Viņš vēl turētos. Tas ir. Reizēs atslēdziņa. Un viss. Uz teļuku. Kā redzat, durvis ir plašas. Māja mums ir dabūta par 0 eiro. Beigās mums ieliekot galdu, ieliekot televizoru pulksteni pie sienas. Tas viss kaut kā sanāca kopā. Ejam braukt. Ejam braukt. Davai, 3, 2, 1, Дай, пожалуйста! Bet viss ir kārtībā. Viss ir pilnībā kārtībā. Jūs neko neredzējāt. Ir. Ideāli, kā jauns. Nu varam ripot tālāk, davai. Vai gatavs? Vai maucam? Davai. Un kaut cik arī sanāca pabraukt, tas bija ļoti foršs prieciņš, pats uzcēlis savu māju, braucamo, un viņi arī brauca. Nē, tas jau tā nolūza, ka roča viss šitan apakšā. Vajag bišķiņ kuvaldiņu vai žanīti. Nu, pastaņam bišķi uz atpakaļ, mums sajies. Oi! Taisi! Paga! Ritens salūza. Šī slēdzenīte piedeva tādu odziņu, jo katrai mājai vajag durvis, kuras var aizslēgt, lai tev ir tā drošības sajūta, ka tas ir tavs īpašums un ka tavas mantas tur var atstāt un neviens nenozags. Tu turies pie kaut kā? Es guļu. Nu tas arī bija viss. Bija jautri. Tas bija labākais brauciens manā dzīvē. Nobeidzām dienu, protams, ar foršu braucienu, un wow, tas bija viens labs brauciens. Tā sajūta, ka tā lielā māja, tas kemperis rīpo, viss bišķiņ kņūd un grab, bet nekas neplīs kopā, un viņš iet uz priekšu. Tā sajūta, ka tas uzbūvēja savu automobīli, bet tā vēl ir māja, kurā var gulēt.
Ja jums patīk, ko jūs skatījāties, mēs varam arī uzfilmēt otro daļu. Varbūt tieši šim kemperim atjaunosim viņu un uzfilmēsim otro daļu tieši šim 0 eiro kemperim. Vai arī jūs vēlaties kaut ko jaunu, varbūt 0 eiro laiva no atkritumiem. Varat arī kādu giveaway skatītāji. Ja godīgi nav ne jausmas, ko lai dod, nav laika, mums ir baigi saspringtais grafiks, bet reku būs 3 lietas. Šis un arī šis. 3 balvas, 3 cilvēkiem. Tad šajā YouTube video ierakstīja arī komentāru. Ja no komentāriem izvēlēsimies laimīgo, lūdzu ierakstiet arī komentārā, kā ar jums sazināties, jo nevienmēr YouTube'ā tur var direct message. Jā, no šīs 3 ir maziņas balviņas, tā lai iet tas uz rīķi, lai katrā video vismaz kaut kas. Pagājušajā mēs nepaspējām vienkārši